Ja tu lieto CapCut video veidošanai, tad tev šis ir jādzird. Tagad, ja tu jebkādu savu uzfilmēto materiālu ieliec CapCut platformā, pat ja tu to nenopublicē, būtībā tas kļūst viņu. Viņi ar to var darīt jebko, ko grib. Viņi šo video var publicēt jebkur, kur vēlas. Viņi var monetizēt, viņi var pārdot tavu video materiālu, viņi var tavu video materiālu izmantot reklāmās. Vien ar to, ka tu ieliec šo materiālu, tu tam visam piekrīti un tu tam piekrīti mūžīgam laikiem. Tas ir neatsaucami, visi šie materiāli paliek viņu rīcībā. Te priekšā man ir CapCut lietošanas noteikumi, kas atrodas capcut.com. Es ielikšu šo linku aprakstā. Šeit ir interesanta daļa, kas saucās Creator Content. Un no tā es izkopēšu lītās fragmentu laukā un ielikšu iekšā Google Translate. Vienkārši, lai man nebūtu jums jālasa angliski, es tā vietā jums lasīšu latviski. Tad, padarot pieejamu radītāju saturu, tad, kad tu CapCut platformā ieliec iekšā savus video vai ar to starpniecību, jūs ar to piešķirat mums beznosacījumu, neatsaucamu, neekskluzīvu, bezatlīdzības, pilnībā nododumu, to starp apakš licenzējumu, patstāvīgu pasaules mērogu licenci, izmantot, modificēt, pielāgot, rediģēt, reproducēt, veidot atvasināts darbus no tā, publicēt, pārraidīt, izplatīt un vai uzglabāt, kā arī pilnvarot lietotājus un citas trešās personas, skatīt, piekļūt, izmantot, lejupielādēt, modificēt, pielāgot, rediģēt, reproducēt, veidot atvasināts darbus no tā, publicēt un vai pārraidīt jūsu radītāja saturu un lietotāju nosacījumu, neatsaucamu, neekskluzīvu, bezatlīdzības mūžīgu, visā pasaulē spēkā viesošu licenci, izmantot, modificēt, pielāgot, rediģēt, reproducēt, veidot atvasināts darbus, apvienot jūsu radītāja saturu ar citu saturu, publicēt, pārādīt, izplatīt vai lejupielādēt daļu vai visu jūsu radītāju saturu, jebkādā veidā neatkarīgi no tā, vai tas ir maksas vai bez maksas. Un jebkurā platformā, kā zinām, tagad vai kas tiks izgudrot turpmāk, lai skatītu jūsu radītāju saturu vai piekļūt tam, veidot videoklipus, izmantotu izveidotas videoklips jebkādā veidā un jebkurā platformā, reklamētu, tirgotu, publiskotu platformu, pakalpojumus un vai jūs un veicinātu jums biznesa mērķi, iespējas. Tātad, dažos vārdos. Ja tu CapCut platformā ieliec savu video, viss. Viņiem ir pilnas tiesības ar to darīt jebko, ko viņi vēlas, izplatīt, reproducēt, savienot, pārdot, apakšpārdot, dot jebkuram, ko viņi grib. Tā kā es nesaku, tas nav jādara. Tā kā, ja tu gribi izmantot CapCut un tev vienalga, tu to vari darīt, bet tev jāzina, kad tu pazaudēji šādas tiesības uz savu materiālu.